Veiklu. Līdzīgi kā nodokļu apgrieztās maksāšanas darījumus, jeb reversos PVN darījumus, tā arī Eiropas Savienības darījumu partneru izrakstītos rēķinus Moneo gadi kā piegādātāja rēķinus ar plusiņu veido jaunu ierakstu, kurā tad attiecīgi izvēlies piegādātāju. Šajā gadījumā ņemsim Igauniju pārstāvētu Web Solutions OU. Kas svarīgi šim darījumam, lai kontaktkartiņā, to atverot ar F2, ir norādīts tāds valsts lielums, kurš aizpilda PVN zonu Eiropas Savienību. Un attiecīgi, lai šis te valsts nodokļu maksātājs ir PVN maksātājs. Tad tam ir norādīts PVN reģistrācijas numurs un norādīta, tā skaitā, arī valsts. Taisīsim kontaktkartiņu ciet, piegādātāju esam ieveduši, un šajā gadījumā mēs, protams, saņēmuši 100 eiro pakalpojumu rēķinu no Eiropas Savienības. Iedam piegādātāju rēķina numuru. Un kā redzi, tā kā piegādātājs nebija PVN zonu vietējais, tad attiecīgi PVNs netika aprēķināts. Tātad Web Solution OU uz sava piegādātāja rēķina nebūs norādījis PVN. Dodamies uz rindiņām, kur attiecīgi izvēlēsimies atbilstošu kontu, ko tad mums šis te piegādātājs piegādā. Pēc konta izvēles aizpildās nosaukums, un piemēram, tie būs programmēšanas pakalpojumi. Kā redzi, tad rindas galā ievietojās Eiropas Savienības preču 21% PVN kods. Šajā gadījumā šīs nav preces, šie ir pakalpojumi. Tad te jānomaina nodokļu kods no preču PVN kodiem uz pakalpojumu no Eiropas Savienības. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo PVN kods sevi attiecīgi satur nodokļu noteikumus, kas savukārt atspoguļo to, ar kādu nodokļu kodu šis darījums, gadījumā ar Eiropas Savienību, tiks atspoguļots tev uzņēmuma PVN deklarācijas 1.2 pielikumā. Tad pakalpojumi ar burtiņu P. Nodokļu noteikumu taisim ciet, nodokļu kodu tai skaitā. Ja tu zini, ka tev piegādātāji no Eiropas Savienības tikai un vienīgi piegādā pakalpojumus, nevis preces, tad attiecīgi vari galvenajos iestatījumos pie no piegādātāja kontējumiem atrast nodokļu kodu grupu PDF, to atvērt vaļā un attiecīgi šeit PVN maksātāja Eiropas Savienības PVN kodu nomainīt uz ESPA, Eiropas Savienības pakalpojumiem. Tad nākamreiz vedojot piegādātāja rēķinu, šeit automātiski ievietosies ESPA, jeb Eiropas Savienības pakalpojumi. Ja nu gadījumā zini, ka no Eiropas Savienības var saņemt gan preces, gan pakalpojumus, bet Web Solutions tikai un vienīgi to piegādās pakalpojumu, tad Web Solution kontaktu kartiņā sadaļā piegādātājs, laukā piegādātāja PVN kods var norādīt šos te Eiropas Savienības pakalpojumus. Tad ikreiz, vedojot jaunu piegādātāju rēķinu, kuram piegādātājs tiks norādīts Web Solutions, tiks automātiski rindiņās ievietots šis te Eiropas Savienības pakalpojumu PVN kods, neskatoties uz to, kas tad dzīvo galvenajos iestatījumos piegādātāja kontējuma šajā noplusētajā nodokļu kodu grupā. Attiecīgi norādam summu rindiņā, līdzīgi kā ar versiem, jeb nodokļu apgrieztās maksāšanas darījumiem, summa un kopsumma ir vienāda, PVN ir tikai matemātisks aprēķināts lielums priekš PVN deklarācijas. Liekam ķeksīti grāmatots un attiecīgi saglabājam. Varam apskatīties, kāds izskatīsies šī darījuma grāmatojums, un redzam, kad uz mūsu 7170 izmaksu kontu ir nogrāmatoti 100 eiro, un rindiņa ir marķēta ar Eiropas Savienības pakalpojumu PVN kodu.
Ja vienā rēķinā saņem gan preces, gan pakalpojumu, tad piegādātāja rēķinu papildina ar rindiņām, kurā tad attiecīgi norāda atbilstošo PVN kodu. Šajā gadījumā tās mums būs preces no Eiropas Savienības. Kopsumma sagrīta ar piegādātāja rēķinu kopsummu, matemātisks PVNs tiek aprēķināts, laikam tiek grāmatot, saglabāt. Un apskatīsimies grāmatojumu. 3 punkti, atvērt grāmatojumu. Kā redzi, nu jau ir 2 rindiņas ar izmaksu kontiem un attiecīgām debetu summām un attiecīgiem PVN kodiem, kā arī 2 pāri apgrieztu aprēķināto PVN summu un tom saistošiem PVN kodiem. Ja ir situācijas, kad piegādātāji rēķinā saņem tikai un vienīgi preces, bet vēlies, lai šis te konkrētais darījums PVN deklarācijā atspoguļojās ar citādāku datumu nekā ir pats rēķina datums, kā piemēram, ja Websolutions mums būtu piegādājis preces par 100 eiro un dokuments mums būtu no 30. jūnija, lai tas atspoguļotos taksācijas periodā jūlijas, tad mirklī, kad es preces esmu saņēmis, tad piegādātāja rēķina maina grāmatojuma datumu uz atbilstošo saņemšanas datumu. Attiecīgi šajā gadījumā varbūt tas bija 10. jūlijas. Likam ķeksīti grāmatot un attiecīgi saglabāt. Kas mainījās, tad šim konkrētajam rēķinam, atverot grāmatojumu, grāmatojuma datums nu jau ir 10. jūlijas. Attiecīgi PVN deklarācijas galvenā daļa šo konkrēto darījumu iekļaus jūlija mēnesī un apskatot PVN deklarācijas pielikumus, atzīmējot, ka darījumus mēs skatīsimies pēc grāmatojuma datumiem, šis konkrētais piegādātāja rēķins PVN deklarācijas 1.2 pielikumā parādīsies jūlija mēnesī.